jādzīvo alā, lai nepamanītu, ka pēdējā laika aktuālākā lietiņa elektronikas pasaulē ir planšete. Jāsaramies, nebūtu ne tik sen, parādījās tas, proti Apple iPad. Diemžēl pasauli ir iekārtot tā, ka iPad 1 pie mums nāca gandrīz 9 mēnešus. Kā rezultātā brīdī, kad beidzot Latvijā bija parādījies iPad 1, īsti nebija skaidrs, vai pirkt tomēr šo, beidzot sagaidīt to, vai arī gaidīt, kamēr parādās šis. Pieteikts janvārī un 6. maijā jau Latvijā oficiāli varēja nopirkt šo. Ar ko tad viņi atšķiras? Ar ko tad īsti atšķiras iPad 2 no viņa priekšteča iPad 1? Pirmā un šai apskatu gadījumā pati acīm redzamākā atšķirība ir tas, ka iPad 2 ir pieejams arī baltā krāsā. Pie tam atšķirībā no iPhone 4, kuras baltās krāsas parādīšanos nācās gaidīt gandrīz vai gadu, šis ir pieejams vienlaikus ar melno modeli. Cita atšķirība, ja mēs apstamies, iPad 2 ir kamera. Priekšā kamera, kas domāta video konferencēm, un aizmugurē kameras astiņa, ar kuru varam cilvēkam, ar kuru sarunājamies video čatā, parādīt arī to, ko redzam mēs. Uzreiz gan jāsaka, ka šī kamera, viņa ir sliktāka, teiksim, par iPhone 4 kameru vai arī par Galaxy Tab kameru. No otras puses, ko līdz mēs paņemam rokā šāda izmēra ierīci, mums uzreiz ir skaidrs, ka patiesībā tā nav ērta fotografēšanai vai filmēšanai. Jo kamera, ja vien tā nav kaut kāda profesionālā kamera, mēs tomēr vēlamies, lai viņi būtu citi izmēri, nevis gandrīz A4 formāti. Lūk. Par kvalitāti runājot, priekšējā kamera ir VGA izšķirtspējas kamera, kas ir pietiekama, lai sarunātos videokonferencēs. Aizmugurējā kamera, ar to ir tā, ka video filmēšanai viņi vēl savus uzdevumus pildīs tīri labi. Mēs varam uzņemt 720p izšķirtspējas video, taču fotografijām ar mazliet vairāk kā 1 megapikseli un mazas matricas graudainumu, tomēr šķiet, ka labāk būs izvēlēties, ja ne fotoaparātu, tad vismaz savu viedtelefonu. Cita ierīču atšķirība ir korpusu biezums. Kā redzam, jaunais iPads ir kļuvis plānāks. Vecā biezums biezākajā vietā bija 13,7 mm, jaunais ir 8,8 mm biezs, proti tā ir daudz vai maz 1/3, 33% atšķirība. Pirmajam modelim aizmugurīte bija izliekta, kas patiesībā, ja mēs viņu liekam uz galda, padarīja darbību ar šo iPadu reizēm netik ērtu, kā gribētos, ja viņi nav ielikt kaut kādā maciņā. Savukārt otrajam jaunajam iPadam aizmugurs panelis, ja neskaita malu liekumu, ir plakans. Tas nozīmē, ja mēs viņu uzliekam uz galda, tad viņš stāv kā pielīmēts. Kas, protams, ir ērti. Arī rokā paņemot, mazliet var just svara atšķirību, ap 70 grami, bet galvenās atšķirības tomēr sniedz mūsu tausts izjūtas, proti plānākais viņš arī ar roku jūtams, ka ir plānāks par to. Vadības pogu skaits ir taisni tāds pats kā pirmajam oriģinālajam iPad, proti mums ir slēdzītis, kuru varam iestatīt vai kā ekrāna orientācijas fiksētāju vai arī kā audio izslēgšanas, ieslēgšanas slēdzīti, svirpoga, ar kuras palīdzību iesatām skaļumu, un home poga, ar kuras palīdzību mēs vienmēr varam atgriezties atpakaļ mājās, vai arī kā arī izmantot daudz uzdevumu sistēmas sniegtās priekšrocības, proti ātri pārslēgties no vienas programmas uz otru programmu, kas mums iet fonā.
ja mēs runājam par abu ierīču tehnisko pildījumu, tad galvenā atšķirība jaunajam iPad ir tā ātrākais 2 kodolu A5 procesors. Proti, ja iepriekšējiem iPadām bija 1 GHz frekvences Apple A4 procesors, tad jaunajām ir jau 2 kodolu procesors ar šādu pašu frekvenci A5 procesors. Kā arī jauns video risinājums, kas ir ievērojami ātrāks par iepriekšējo. Tas viss, protams, ir labi, taču, kamēr vien mūsu darbības saistās ar internetu aplūkošanu un ar e-pasta lietām, tad jāteic, ka Apple oriģinālā īpašnieki var justies pietiekami mierīgi. Šajās vienkāršajās darbībās jaunā iPad pārākums nav ļoti manāms. Un to mēs sajutīsim tikai tad, ja mēs spēlēsim kādas 3D intensīvākas spēles, montēsim vairāku celiņu audio. Vēl viena lieta, kur iespējams var sajust šo ātrumu atšķirību, ir grāmata. Cita lieta, kur iespējams var sajust iPad 2 lielāko jaudu, ir elektroniskās grāmatas. Proti, ja mēs paskatāmies uz to, kā grāmatiņa šķiras un cik ātri ielādēs, tad mazliet ātrāks un mazliet precīzāk šo lapušu animāciju izrenderē tieši otrais modelis. Taču, kā jau teicu, pirmā iPad īpašniekam nav īsti pamata sajusties slikti un darīt visu, lai nomainītu to ar otru. No otras puses, protams, ja mēs esam beidzot nobrieduši planšetei, tad, aci nemiršņot varam teikt, ka iPad 2 ir, un tā vien izskatās arī, kā pietiekami ilgu laiku būs, labākā planšete tirgu. Ja runājam par programmatūras atšķirībām, tad sistēma patiesībā ir tāda pati, kāda tā bija iPad gadījumā. Šī brīža aktuālā versija ir 4.3.3 iOS. No instalācijā jau esošajām programmām klāt nākošas 2. Tas ir FaceTime, proti tā ir video zvanu programmiņa, ar kuras palīdzību mēs varam sazināties ar kāda cita iPad 2, iPhone, iPad Touch vai Macintosh datoru īpašnieku, kā arī fotobūs, kas ir veids, kā mazliet pasmēties par sevi ar iebūvētās kameras palīdzību. Ja runājam par citām programmām, tad, protams, te mēs varam pilnā mērā izmantot Apple App Store sniegtās priekšrocības, proti tur ir ļoti daudz programmu, gan maksas, gan bezmaksas, apmēram 1/3 no tām bezmaksas. No otras puses, tās, kas ir maksas, viņas ļoti bieži ir pietiekami labi nostrādātas un interesants, lai mums nemirkli nebūtu žēl izdot to 79 eiro centu vai 2,5 eiro. Tiem, kuri vēlas izmantot iPad kā savu veidu datoru lomas pildītāji, noteikti noderēs Apple iWork programmas, kas ir Office programmu pakete. Tiesa, App Store tā tiek tirgot katra programma atsevišķi un maksā apmēram 7 eiro. Tur ietilpst prezentāciju programmu Keynote, dokumentu rediģēšanas programma Pages un tabulu rediģēšanas programma Numbers. Visas no šīm programmām viņas spēja atvērt, kā arī eksportēt failus gan PDF, gan arī Microsoft Office formātā. Ir pieejami arī adapteri, ar kuriem varam iPadu pieslēgt pie sava televizora, lai skatītos video, vai arī pie projektora, lai rādītu sagatavotu prezentāciju.
Protams, ka ir vesels lērums dažādu spēļu, dažādu izziņas programmu, piemēram, astronomijai veltītu lietiņu, ja, kas paplašina ierīces funkcionalitāti. Līdzīgi kā priekštecis, arī otrais iPad ir pieejams divās atšķirīgās modifikācijās, proti iPads ar Wi-Fi un iPads ar Wi-Fi un 3G modējumu. Papildu tehniskā atšķirība vēl ir tāda, ka modelim ar 3G modējumu ir iebūvēts arī GPS čips, kamēr Wi-Fi modelis jūsu atrašanās vietu noteiks pēc aptuvenās Wi-Fi bāzes stacijas atrašanās vietas. Cik tad maksā iPad 2 un vai pirmā iPad saimniekiem ir iemesls būt sarūktinātiem? Jāsaka uzreiz, ka maksā apmēram tikpat, cik pirmais modelis. Proti cena sākas no 349 latiem par 16 GB Wi-Fi modeli līdz 575 latiem par 64 GB Wi-Fi plus 3G modeli. Iepriekšējais iPads pa to laiku ir kļuvis lētāks, un to mēs varam nopirkt jau sākot ar 269 latiem. Kur izvēlēties? Tas lai paliek jūsu ziņā. Protams, brīdī, kad ir parādījies labāks un ātrāks modelis, ir visai grūti domāt racionāli un pirkt lētāk par 70 latiem. Taču, dzīve ir dzīve. Arī 70 lati ir nav. Pareizi.